Vēlreiz visi sveicināti, un esmu priecīgs par katru no jums, kas esat šeit. Pirms mēs šodien atvērsim Dieva vārdu, ļaujiet man jums sniegt nelielu ieskatu, kāpēc tieši šāda vēsts šī rītā. Iespējams, ka daži no jums jau ir dzirdējuši, ka mūsu draudzes vadītāji ģenerāla konferences sesijas laikā saprata, ka mums ir kolosāls uzdevums nest evaņģēliju vēsti pasaulē. Pasaules iedzīvotāju skaits pieaug daudz straujāk nekā aug Dieva draudze. Neskatoties uz faktu, ka tūkstoši tiek kristīti katru nedēļu, mūsu priekšā ir neiedomājami liels uzdevums, ko izpildīt ir iespējams tikai ar pārdabisku spēku palīdzību. Evaņģēlijam jāiet pasaulē šī pēdējā paaudzē tāpat, kā tas notika Kristus dienās, kad spēku tam deva Svētais Gars. Vienīgais ierobežojums Dieva darbam šīs pēdējās dienās ir viņa ļaudis. Kungs ir daudz vairāk ieinteresēts izliet Svēto Garu pār mums, nekā mēs esam gatavi un iespējams pat ieinteresēti to saņemt. Un tas mūs noved pie pašas būtības, par ko gribētu runāt. Un tā ir mūsu neatliekamā vajadzība pēc atmodas. Es saņēmu telefonu zvanu pirms pāris nedēļām, ka šī gada pēdējā nedēļā draudzes vadība grib pārraidīt runu sēriju par atmodas tēmu. Un es esmu pateicīgs un pagodināts, ka man piezvanīja un lūdza, vai es nevarētu piedalīties vienā no tām. Tas ļoti sasaucas ar ārkārtīgo atmodas nepieciešamību manā dzīvē. Es jūtu vajadzību pēc tās savā dzīvē. Un tas man gandrīz liek justies nepiemērotam stāstīt citiem, kā to panākt savā dzīvē, jo es saprotu, ka tā ir arī man ļoti vajadzīga. Un tādēļ šī būs viena no tām runām, kad es lūgšu jūs saprast, ka es runāju pats sev par manu vajadzību pēc atmodas, un es ticu, ka daudzi no jums jūtas līdzīgi. Vai jūs esat braukuši pa garu lauku ceļu, kas ir nedaudz vienmuļš, un stundu pēc stundas viss jums slīd garām, gan elektrības līnijas, gan ceļa stabi, un jūs nonākat situācijā, kad šis ceļojums jūs iemidzina? Vai jūs varat noķert to mirkli, kad jūs iemiegat? Pamēģiniet to kādreiz izdarīt. Apņemieties uz papīra gabaliņu pievilkt ķeksīti tajā brīdī, kad jūs iemiegat. Problēma ir tā, ka pienākot šim momentam, jūs vairs nevarat uzvilkt ķeksīti uz papīra, un es ceru, ka jūsu pirmā reize, kad jūs pie stūras aizmigāt, bija jūsu pēdējā reize. Bet jūs sapratāt, ko es ar to domāju. Es braucu un domāju, ka es esmu jauns un vesels, un es vienmēr zināšu, pirms es iemikšu. Un tā es braucu ar savu ģimeni pa lauku ceļu un domāju, ka tad, kad es jutīšu, ka galīgi vairs nevaru palikt nomodā, es nobraukšu malā un pagulēšu, vai lūkšu, lai kāds cits brauc tālāk. Un tā es braucu pa ceļu, un man nemaz nešķiet, ka es esmu noguris. Un nākamā lieta, ko es atceros, ir tā, ka es atveru acis un, ziniet, tās rievas ceļa sānos, kas taisa troksni, kad uzbrauc. Un es atveru acis un labi, ka tā. Esmu priecīgs, ka tas beidzās tā. Un droši vien tas viss notika kādās sekundes simtaļās, bet es apzinājos, ka šīs sekundes simtaļās biju iemidzis. Un kaut uz mirkli tomēr biju zaudējis apziņu un bijis tuvu nāves briesmām, apdraudot arī tos, kas bija kopā ar mani. Un ziniet, šī doma, kad es sapratu, ka biju iemidzis, mani tā nobiedēja, ka tūlīt pēc tam es biju pilnīgi pamodies. Vai jūs esat kādreiz to piedzīvojuši? Ārprāts, es varēju aiziet bojā. Tas pamodina labāk nekā jebkas cits. Dažiem no mums, es domāju, ir nepieciešami šādi pamošanās piedzīvojumi, jo pēdējās dienās mums ir teikts, ka velns mēģinās draudzi iemidzināt. Cik daudzas no tām 10 jaunavām, cik procentu no draudzes bija gatavas, kad līgavainis sauca saucienu, kam visus vajadzēja pamodināt? Redzi, līgavainis nāk. Tagad mums jādzird šis sauciens. Tagad mums ir jāsaprot, kas ir atmodas pamatā.
Un tā šonedēļ es esmu veicis jaunu pētījumu par tēmu, kas ir pats būtiskākais atmodā. Kas ir būtiskākais? Kas ir būtiskākās atmodas sastāvdaļas, kas mums būtu jāzina? Es attiecināšu šīs lietas uz sevi un ceru, ka jūs jutīsieties līdzīgi. Un starp citu, ar Dieva palīdzību es šīs runas piezīmes nosūtīšu mūsu draudzes sekretāram, ja kāds grib aplūkot kādu pantu no tiem, ko esmu gatavojoties pētījis. Es gribētu runāt par ķēniņu Josiju. Ķēniņš Josija bija pēdējais Izraēla ķēniņš pirms Kristus. Īstenībā viņš bija pēdējais Jūdas ķēniņš Izrēlā, jo pārējie ķēniņi bija aizvesti uz ziemeļu valsti. Man vajadzētu teikt, ka viņš bija pēdējais labais ķēniņš. Pēdējais labais Izraēlas un Jūdas ķēniņš. Jūs jau zināt šo stāstu. Starp citu, jūs šo notikumu varat atrast divās vietās Bībelē. Tas ir vienreizējs stāsts par atmodu, kas notika Dieva ļaužu vidū. Tas atrodams 2. ķēniņa 22. nodaļā, un jūs varat to atrast arī 2. laiku 34. nodaļā. Apraksti ir gandrīz identiski, ar nelielām papildinājumu detaļām katrā. Jūs kopā ar mani varētu atvērt un lasīt 2. ķēniņu 22. nodaļu, 1. un 2. pantu. Tur ir garš Manases valdīšanas laiks, Josijas vecais tēvs. Viņa laikā valsts bija tālu aizgājusi no Dieva. Tad ir 2 gadu Josijas tēva Amnona valdīšanas laiks. Arī bezdievīgs ķēniņš. Būtībā viņu nogalināja viņa paša padotie, jo bija neapmierināti ar viņa bezdievīgo uzvedību. Un tad no šī ķēniņu purva izauga lilija. Kāds ar tīru sirdi pēc Dieva prāta. Tas bija jaunais ķēniņš Josija. Josija bija 8 gadus vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu. Es pieņemu, ka ap viņu bija kādi dievbijīgi padomdevēji un aizbildņi. Un turpinām lasīt 2. pantā, 2. ķēniņu grāmata 22. nodaļa un 2. pants. Un viņš staigāja visus savas ciltstēva Dāvida ceļus, un viņš nenovērsās ne pa labi, ne pa kreisi. Pilnīgi nodevies. Un tā, kad mēs pārunājam atmodas sastāvdaļas, ir kāda lieta, ko domāju būtu vērts pieminēt. Es esmu pamanījis, ka daudzās Bībeles atmodās ir iesaistīti jauni cilvēki. Jūs atradīsiet lielas atmodas, kur bija iesaistīti tādi ticības milži, kā piemēram Samuēls, un Hiskija arī bija jauns. Tāpat arī citi. Es zinu, ir arī izņēmumi. Jūs varētu teikt, piemēram, Mūzes, kas atnesa atmodu 80 gadu vecumā. Bet, ja jūs atceraties apsolījumu Bībelē Joēla 3.1, mums ir nepieciešama Dieva gara izliešanās, un tur ir teikts, bet jaunie redzēs parādības. Dažkārt jaunu cilvēku redzējums un ideālisms iet roku rokā. Viņi netic, ka kaut ko nevar paveikt, un tādēļ viņi lūdz un paveic lielas lietas Dievam. Jēzus teica Mateja 18. nodaļas 3. pantā, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tas ir priekš visiem, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Ievērojiet, ka te ir uzsvars uz bērnam līdzīgu ticību un pazemību. Viens no atmodas pamatnoteikumiem ir, ka ir jābūt pazemībai. Tagad varētu būt īstais brīdis aplūkot 2. laiku 14. nodaļu. Es domāju, ka jūs to jau zināt. 2. laiku 14. nodaļa un 7. pants, kur ir stāstīts par to, ka Sālamans iesvētīja templi. Atvainojiet, īstenībā tas ir 2. laiku 7. nodaļas 14. pantā. Vai es minēju, ka esmu mazliet tāds, kas mēdz sajaukt ciparus? 2. laiku 7. nodaļa 14. pants. Un mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs. Te ir visas atmodas sastāvdaļas vienā pantā. Pazemosies un pielūgs, un meklēs manu vaigu. Bībele saka, ja mēs viņu meklējam, un meklējam ar visu savu sirdi, mēs viņu atradīsim. Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums.
un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Tātad ir pazemība un notiek nožēla. Tad Dievs saka, es atbildēšu uz viņu rīcību. Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus. Ja tavi grēki piedoti, tu esi atmodies, un es dziedināšu viņu zemi. Es atbildēšu viņu lūgšanas. Zemes dziedināšana, tas runā par dziedināšanu starp Dieva ļaudīm. Te nav runa tikai par fizisku dziedināšanu, bet arī garīgu dziedināšanu, lai Dievs var izliet savu garu uz mums, lai varam padarīt darbu, ko viņš ir aicinājis mūs darīt. Vai ievērojāt, ka Josija bija jauns, ar maza bērna pazemību viņš ticēja lielām lietām, un es ticu, ka mums vajadzētu turpināt stiprināt mūsu jaunatni. Ievērojiet vēl ko. Tādēļ, ka viņam bija godīga sirds, kas ilgojās pēc Dieva, viņš pastaigājās ap Dieva templi, kas bija tik briesmīgi nolaists. Manase bija templī novietojis elkus, tāpat nolaidība bija arī no viņa tēva Amnona puses. Katra ēka prasa nepārtrauktu kopšanu. Esmu ievērojis, ka ja es neveltu kaut nedaudz laika tam, lai vismaz reizi nedēļā kaut ko padarītu savās mājās, man drīz vien kļūst kauns par savu māju. Jums jāiet laukā. Es ceru, ka šobrīd nevienu sieva nebakst ar savu elkoni. Bet atzīsimies, ka māja sāk iet uz leju, ja tai netiek veltīta pastāvīga uzmanība. Mēs esam to piedzīvojuši. Kāpēc mums nepieciešama atmoda? Tādēļ, ka cilvēkam piemīt tāds gravitācijas spēks, ko sauc par grēku, kas ir mūsu dabā, kas parasti progresē uz leju, un ja jūs nepieliekat pūles, lai tam pretotos, jūs tiksiet aiznesti prom no kunga. Tāpēc Bībele to nesauc par atpakaļ lekšanu, vai atpakaļ lēkšošanu, vai atpakaļ pārlekšanu, bet par atpakaļ slīdēšanu. Mēs aizslīdam atpakaļ, mēs tiekam aizskaloti no Dieva, ja vien mēs pastāvīgi neizvērtējam savu stāvokli, nepārbaudām sevi un nevirzāmies uz priekšu, mēs tiksim vilkti atpakaļ. Un tādēļ tas ir tik būtiski. Un tā viņš aplūkoja kunga namu, kas bruka kopā un teica, mums kaut kas jādara lietas labā. Viņam bija vēlme restaurēt un atjaunot Dieva namu. Saistībā ar atmodu mums visiem ir jāaptver, ka mums ir nepieciešams atjaunots Dieva nams. Kas Bībeles izpratnē ir Dieva nams? Pāvils saka, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva templis? Mēs esam dzīvi akmeņi Dieva templī. Mums jāsaprot, ka mums nepieciešami kādi uzlabojumi, mūsos ir jāveic uzturēšanas darbi, mums ir nepieciešama atjaunošana. Viņš aptvēra, ka Dieva nams pārstāv Dievu, un ja Dieva draudze un Dieva ļaužu dzīve nepārstāv Kristu, tad mums ir vajadzīga atmoda. Un tad viņš norganizēja tempļa tīrīšanu. Un šī tīrīšanas procesā viņš atklāja ko satriecošu. Ir grūti iedomāties, kā tas varēja notikt, bet viņi atrada Dieva vārdu. Lasām 2. laiku 34:14. Viņi vāc naudu, lai veiktu atjaunošanu, un veic arī tīrīšanu. Un kad viņi to naudu izņēma, kas bija ienākusi tā kunga namā, tad priesteris Hilkija atrada tā kunga bauslības grāmatu, kas bija dota caur Mūzu, kas precīzāk tulkojot būtu, kas dota ar Mūzes roku. Vai jūs varat iedomāties, ka esat jūds un skatāties, kas tas tāds? Un jūs atverat, un tie izrādās Dieva likumi, kas rakstīti ar paša Mūzes roku. Un viņi pastāsta ķēniņam, mēs esam savākuši naudu un mums ir uzsākti plāni atjaunošanai. Un starp citu, mēs atradām šo grāmatu. Vai varam tev to palasīt? Un viņi atver grāmatu un sāk to lasīt ķēniņam Josijam. Un kad viņš to dzirdēja, to var lasīt 2. laiku 34:19. Kad ķēniņš bija dzirdējis bauslības vārdus, Josija klausās, kad viņam lasa, tad viņš saplēsa gabalos savas drēbes. Mēs varam lasīt tālāk šī nodaļā, ka viņš saplēsa savas drēbes un raudāja. 5. Mūzes grāmatā 28. nodaļā jūs varat atrast svētības un arī sodu, kas izteikti un nāks pār Dieva ļaudīm, ja viņi aizmirsīs Dievu. Un visas šīs sodības jau bija nākušas pār Dieva tautu. Kad Josija bija ķēniņš, 10 ciltis jau bija aizvestas gūstā, tikai Jūdas cilts bija palikusi. Un viņi aptvēra, ka viņi nav klausījuši nekam, ko Dievs bija pavēlējis caur Mūzu, un tādēļ tas tā notika. Un viņi saņēma paredzēto sodu. Un viņš raudāja, saplēsa savas drēbes, tās bija nožēlas pazīmes, un sēroja.
Kas izsauca šo atmodu jaunā ķēniņa sirdī? Dieva vārda klausīšanās, kas ir viena no atmodas pamatsastāvdaļām. Dieva vārda pasludināšana, sludināšana un lasīšana. Ja tu esi paguris savā dzīvē meklēt Dievu, neredzi atmodu Dieva ļaudīs savā mājā, tad sāc ar mājas atjaunošanu, jo katra ģimene ir maza daļiņa no Dieva nama, un viņa draudzē jāsāk ar kolektīvu vēlēšanos nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva pazemīgi, ar bērna ticību, un tad viņš atkal var izliet uz mums savu svēto garu. Un tā viņš nožēloja. Kas mūs attur no grēkošanas? Pagaidiet mirkli. Kas ir pretējais atmodai un reformācijai? Tā ir atkrišana un kompromiss, palikšana remdeniem. Vai mums kaut kas no tā piemīt? Jā, piemīt. Tātad, kas mums jādara? Mums jāatzīst, ka mums ir šī problēma. Kas mūs attur no grēkošanas? Es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. No kurienes rodas ticība? Tātad ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēles. Faktiski visu, kas mums nepieciešams, visas atmodas sastāvdaļas, ir atrodamas Dieva vārdā. Ja es iedotu jums tortes recepti un teiktu, tā būs brīnišķīga kūka, bet starp citu, tur nav miltu. Tā ir taisīta no olu dzeltenumiem, cukura un taukvielām. Jūs teiksiet, vai gadījumā tur netrūkst pamatsastāvdaļas, miltu? Tāpat arī jums nevar būt atmodas bez Dieva vārda. Īstenībā katra atmoda, kas ir bijusi vēsturē, gan Bībelē, gan kristietības vēsturē, nāk gaismā lūgšanu un vārdu sludināšanas dēļ. Man jābūt ļoti uzmanīgam, lai es nekļūtu kritizējošs, jo es atkārtoju, ka runāju sev pašam, bet ir ļoti vienkārši aizmirst Dieva vārda spēku mūsu dievkalpojumos. Nekas nav tik svarīgs kā atklāta Dieva vārda mācīšana un sludināšana. Es aicinu mūsu sludinātājus, es aicinu mūsu draugu vecākos, cik daudz interesantu lietu jūs varat atrast politiskās karikatūrās, bet svētrunu ilustrēšana ar filmu un televīzijas šovu tēliem nav tas, kas cilvēkiem šodien ir vajadzīgs. Tas, kas mums ir vajadzīgs, ir Dieva vārds, jo tajā ir spēks. Un jebkur, kur ir notikušas atmodas starp Dieva ļaudīm, tas ir noticis, jo no jauna ir atklāts Dieva vārds. Vai tas nav fenomenāli? Viņiem pieder šis brīnišķīgais Dieva templis, zelts, šī godība un derības šķirsts, bet priesteris iet pie ķēniņa un saka, tu nevari iedomāties, ko es atradu. Tā ir Bībele. Starp citu, kur viņi atrada Dieva vārdu? Dieva namā. Cik mums svarīgi ir apmeklēt baznīcu? Kur mēs atradīsim Dieva vārdu? Tam vajadzētu būt Dieva namā. Vismaz viņi to atrada pareizajā vietā. Tādēļ mums vajag nākt kopā. Dieva vārds ienes Dieva garu un dzīvību. Ir kāda līdzība. Mēs atgriezīsimies pie stāsta par Josiju, bet ļoti ātri. Vai atceraties to atklāsmi, kas bija Ecehielam par izkaltušajiem kauliem? Viņam tika rādīta ieleja, un tur izskatījās, it kā milzu armijas būtu cīnījušās un gājušas bojā, bet tajos laikos viņiem nebija sarkanā krusta, kas pēcāk savāc ķermeņus un normāli tos apglabā. Bieži pēc kaujas vēl vairākus gadus varēja redzēt laukus ar kauliem, kas baloja saulē. Un Dievs rāda Ecehielam šādu ieleju ar kauliem un saka, ka tie ir miruši un izkaltuši, pilnīgi sausi izkaltuši. Dzīvība nāk no asinīm, un šie izkaltušie kauli nozīmē, ka tie ir pilnīgi bez dzīvības. Un Dievs prasa Ecehielam, vai šī armija var atkal būt dzīva? Un viņš atbild, kungs, tu zini, kas ienes dzīvību? Ecehiel, es gribu, lai tu sludini šiem kauliem, sludini šiem izkaltušajiem kauliem. Kā jūs domājat, vai viņš nejūtās muļķīgi saņemot šādu pavēli? Dažkārt es domāju, ka es zinu, kā viņš jutās. Vienu vai divas reizes esmu sludinājis un domājis. Nezinu, vai tur vēl ir kāda cerība. Un Dievs teica, pravieto, un viņš sāka pravietot Dievu vārdu šai izkaltušo kaulu ielejai, un pēkšņi tur sākās čirkstoņi. Tas droši vien deva viņam cerību. Kaut kas sāka kustēties.
Kādā dziesmā teikts, ka kauls savienojās ar kaulu, visi sāka švirkstēt un savilkties pa vietām, kā tāda mozaīka. Katrs atrada atkal savu vietu, un tur parādījās dzīslas un miesa un āda, bet tiem kauliem vēl joprojām nebija dzīvības, un tie gulēja nedzīvi kā Ādams, pirms Dievs iedvesa viņā dzīvības dvašu. Ādams, kad tas bija radīts, bet vēl bija nedzīvs. Jo tur vēl joprojām kas pietrūka. Ecehiel, sludini Dieva vārdu tiem, lai vējš, Dieva gars, Dieva dvaša tagad ienāk šajos ķermeņos, un viņi var kļūt par varenu armiju. Un viņš sludināja, un Dievs iedvesa, un viņi kļuva dzīvi. Tas ir tas, kas draudzē ir jāpiedzīvo. Tas ir tas, kas notika vasaras svētkos. Dažas dienas pirms vasaras svētkiem mācekļi savā starpā strīdējās, kurš no viņiem būs tas lielākais. Viņi bija tik ļoti neatmodušies, ka viņi noliedza, ka pazīst Jēzu, un pameta viņu viņa pārbaudījuma stundā. Un cilvēki man dažkārt jautā: Dag, vai tu esi gatavs ciest Jēzus dēļ? Un es domāju, varbūt vēl ne tagad, bet es ceru, ka būšu gatavs, pirms tas laiks nāks. Tagad ir tas laiks, draugi, un tagad mums ir nepieciešams šis piedzīvojums. Un man šķiet, viens no atmodas soļiem ir atskāršana, ka tu esi miris. Vai var atmodināt kādu, kas ir jau pamodies? Vispirms jākonstatē, ka esi miris, pirms vari tikt augšām celts. Ja jūs man tuvosties ar elektrošoku, tad, kad es esmu vēl pie samaņas, es kļūšu dusmīgs. Jūs sapratāt, ko es ar to domāju. Ja jūs nākat, lai mani ar elektrošoku atgrieztu dzīvībā, tas mani neatgriezīs dzīvībā. Tas man vienkārši būs ļoti nepatīkami. Starp citu, katrs glābšanas gadījums sākas ar atmodu. Jebkuram, kas ticis izglābts, kaut arī viņš nav bijis kristietis, pirms tam ir bijusi atmoda. Viņi no miruša kļūst dzīvi, no pazuduša kļūst par atrastu. Vai tā nav atmodas sastāvdaļa, kas nāk no vārdu sludināšanas un lūkšanas? Kristus atklāsme bija tā, kas atgrieza Pāvilu. Es laikam izlaidu citātu, kas ir no grāmatas Lielā cīņa. Grāmatā Lielā cīņa ir atsauce uz Jeremijas grāmatas 16. nodaļu. Tikai tad, kad Dieva bauslībai atkal tiks ierādīta tai atbilstošā vieta, viņu apliecinošo ļaužu vidū būs iespējama pirmatnējās ticības un dievbijības atmoda. Tikai tad, kad Dieva bauslībai atkal tiks ierādīta tai atbilstošā vieta, būs iespējama pirmatnējās ticības un dievbijības atmoda. Tad, kad viņi atrada, šeit nav teikts, ka viņi atrada Bībeli, bet gan viņi atrada Dieva bauslību Dieva namā, tad var būt atmoda. Kāpēc? Viena lieta, ko Dieva gars dara, ir tā, ka tas pārliecina mūs par grēkiem. Un tas notiek caur vārdu sludināšanu. Vārds ir spogulis, un tas uzrāda mūsu grēkus, un mēs aptveram, ka mums ir nepieciešams Jēzus, un ar to viss arī sākas. Kas vēl notiek? Iesim atpakaļ uz 2. laiku 34. nodaļu 19. pantu. Tas pats ir arī 2. ķēniņa 22. nodaļa. Un notika, kad ķēniņš bija dzirdējis bauslības vārdus, tad viņš saplēsa gabalos savas drēbes. Tā ir nožēla. Un jūs varat lasīt vēl tiešāk. Tāpēc, ka tu pats esi pazemojies manā priekšā, tu tiksi pievienots mierā saviem mirušajiem. Ir jābūt nožēlai. Ko Pēteris teica pirms vasaras svētku atmodas, kad viņi jautāja, ko lai mēs darām? Viņa teica: nožēlojiet un liecieties kristīties. Ko Jēzus teica? Kas bija viņa pirmie vārdi, kad viņš uzsāka savu kalpošanu? Nožēlo. Jānis Kristītājs, kas nāca pirms Kristus un bija uzsācis savu kalpošanu. Kas bija pirmais, ko viņš teica, kad sāka savu sludināšanu? Nožēlo. Nožēla nozīmē skumjas par grēku, grēka apzināšanās un vēlēšanās mainīt virzienu, veikt pagriezienu, atstāt grēkus, un tā ir daļa no grēku nožēlošanas un reformācijas. Ja persona pastāvīgi nožēlo savus grēkus, bet nav reformācijas, tas ir tāpat kā iet pie priestera reizi nedēļā, izpildīt rituālu un tad atgriezties atkal savos grēkos. Tā nav nožēla. Nožēla nozīmē, ka ir skumjas par grēku, skumjas, ka esam apbēdinājuši Kristu, atziņa par to, kāda ir mūsu grēka cena,
un vēlme dzīvot jaunu dzīvi. Grāmatā Izmeklētās vēstis 1. sējumā 121. lapusē. Tā ir bieži citēta vieta, jo tā ir lieliska atsauce. Patiesas dievbijības atmoda mūsu vidū ir vislielākā un visspiedošākā no visām mūsu vajadzībām. Tās meklēšanai vajadzētu būt mūsu pirmajam darbam. Vajag dedzīgi censties iegūt kunga svētības. Ne tāpēc, ka Dievs nevēlētos mums tās dāvināt, bet tāpēc, ka mēs nesam sagatavoti to saņemšanai. Mūsu debesu Tēvs ir daudz labprātīgāks dot savu svēto garu tiem, kas viņu lūdz, nekā laicīgi vecāki vēlas dot labas dāvanas saviem bērniem. Bet ievērojiet, vai šeit ir kāds mūsu darbs, ko varam darīt? Tomēr mums ar atzīšanos, nožēlu un sirsnīgām lūgšanām, nožēla, izsūdzēšana, atzīšanās, pazemošanās, pazemība un sirsnīgām lūgšanām jāizpilda nosacījumi, pie kuriem Dievs apsolījies dāvināt mums savu svētību. Atmodu drīkst sagaidīt vienīgi kā atbildi uz lūgšanām. Es neprasu katram no jums izņemt tagad kalendārus un sakot atmodu. Kad man tam būtu laiks, ieplānot to kādā noteiktā datumā. Protams, ka svētā gara izliešana ir viņa darīšana. Viņš to darīs savā laikā, kad mēs darīsim savu daļu, lai sagatavotos to saņemt. Viņš ir interesēts sūtīt mums svēto garu. Mācekļi pavadīja augas dienas kopā, izsūdzot savus grēkus un tos nožēlojot. Viņi nezināja, ka tas notiks tieši vasaras svētkos, bet tie sagatavoja savas sirdis. Es dzirdēju, ka kāds sludinātājs teica, ka tas ir tā, kā kad kuģis paceļ buras. Lai gan vējš vēl nepūš, tas ir gatavs saņemt vēju, kad tas pūtīs. Un tas, ko es gribu jums pateikt, ir tas, ka mums ir jādara sava daļa, lai paceltu buras un sagatavotu savus sirdis svētā gara izliešanai. Un tas ir vienīgais veids, kā Dievs mums var dot savu mieru. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam paveikt pārdabīgo pasauli plašo evanģelizāciju, lai tūkstoši atgrieztos un nāktu pie kunga. Tam jānotiek pirms Kristus atnākšanas. Tas notiks tikai ar Dieva cilvēkiem, kam ir pazemīga sirds un kas lūdz par atmodu. Un ziniet, patiesa Dieva ļaužu atgriešanās, kad mēs darām to, kas mums jādara, var nest arī vajāšanas. Tas var ienest krīzi. Daudzas reizes Bībelē atmoda ir sekojusi kā rezultāts krīzei. Hiskija skatījās pa logu un redzēja, ka asīriešu armija ir viņus ielenkusi, un notika atmoda. Jošafats redzēja 3 tautu armijas ar vairāk nekā 1 miljons cilvēku nākam uzbrukumā, un tas atnesa atmodu brīdī, kad viņi aptvēra, ka ir krīze. Es nekad neaizmirsīšu, ka tūlīt pēc 11. septembra notikumiem mūsu centrālajā draudzē bija labākais apmeklējums, kāds jebkad ir bijis. Pēkšņi visi aptvēra, ka viņiem ir nepieciešams Dievs, bet laiks pagāja un viņi sāka domāt, varbūt tomēr man vēl ir nedaudz laika un es varu vēl mazliet pagrēkot. Un viss atgriezās vecajās sliedēs. Jā, mēs visi esam nedaudz līdzīgi šajā ziņā, vai ne? Kam tad ir jānotiek? Pēters saka, atgriezieties no grēkiem, nožēlojiet. Mana tauta, kas ir pēc mana vārda nosaukta, vai jūs esat kristieši? Vai esat nosaukti viņa vārdā? Tad pazemosies un pielūgs un meklēs manu vaigu. Tās ir personīgas attiecības ar Dievu, viņa vaigu. Un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem. Nav pietiekami tikai pateikt, paldies Tev, kungs, par Tavu piedošanu, un mēs atgriežamies pie savas grēcīgās dzīves. Viņš grib, lai mēs nopietni domātu par sevis reformēšanu. Tā ir atzimšana un reformācija. Tad es viņus no debesīm uzklausīšu. Tas ir apsolījums. Un piedošu viņu grēkus. Un viņš turpina, tad nu tagad manas acis būs atvērtas un manām ausīm lapatiks dzirdēt šī vietā izteiktās lūgšanas. Mums ir jābūt godīgiem pret Dievu. Mums jāsakārto savas attiecības ar Dievu. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un teksts turpinās. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Vispirms mums jāapzinās, ka mums ir šī vajadzība.
Pēc šīs Josijas nožēlas un atgriešanās viņš teica: mums ir nepieciešama vadība tālākajam gājumam. Mums ir nepieciešama patiesība šodienai, lai mēs zinātu, ko darīt tālāk šī mūsu situācijā. Un viņš teica priesterim Hilkijam: ejiet un iztaujājiet to kungu manis un tautas un visa jūdas labā par šīs grāmatas vārdu saturu, kas ir atrasta, jo tā kunga bārdzība ir liela, kas pret mums iedegusies par to, ka mūsu tēvi šīs grāmatas vārdiem nav klausījuši. Tad priesteris Hilkija un Ahikāms un Ahbors un Safans un Asaja nogāja pie pravietes Huldes. Ziniet, tas ir interesanti. Viņi atrada Dievu vārdu kunga namā, un tad viņi gāja runāt ar praviešu garu. Starp citu, praviete šī gadījumā bija sieviete. Ķēniņam bija personīgais runas vīrs. Josijam bija savs personīgais runas vīrs, un viņš saka: ej un runā ar pravieti Huldu. Tā ir vienīgā vieta Bībelē, kur viņa ir pieminēta. Un viņa deva vēsti paredzētu ķēniņam, un tā piepildījās. Ķēniņš Josija pats bija pravietojuma piepildījums, ka viņš nāks un nesīs atmodu, un savā veidā viņš ir arī Kristus simbols. Vai varētu būt tā, ka pēdējās dienās, kad Dievs sūta atmodu, atkal tiek no jauna atklāts praviešu gars? Es nedomāju, ka tā ir sagadīšanās šajā stāstā. Viņš ne tikai lasīja, kas rakstīts Bībelē, viņš pie tā neapstājās. Viņš teica: mūsu vidū ir pravietis, lūgsim padomu pravietei. Varbūt mums arī vajadzētu rīkoties tāpat. Ziniet, es gandrīz droši varu apgalvot, ka tās draudzes, kas slīd prom no principiem, pareizāk sakot, no tā, kam 7. dienas adventistu draudze tic, vispirms atsakās no augstajiem dievbijības dzīves principiem, un otrkārt, tanīs pašās draudzēs var novērot arī pravieša gara apslāpēšanu un atteikšanos no tā. Tā tas notiek gandrīz vienmēr. Iespējams, mums vajadzētu apjaust, ka Dievs ir mums sūtījis pravieti, un ka mums ir gara iedvesmots vārds. Ticiet tam kungam savam Dievam, un jūs būsit nodrošināti. Ticiet viņa praviešiem, tad jūs uzvarēsiet. Un ko Josija dara? Kad viņš saņem ziņu no pravietes, viņš sasauc kopā visu tautu un saka: mums jāatgriežas pie kunga. Un ķēniņš gāja augšup tā kunga namā, un visi jūdas vīri un Jeruzalemes iedzīvotāji līdz ar viņu, visi priesteri un pravieši un visa tauta, gan mazi, gan lieli. Un tad viņš, tiem dzirdot, lasīja priekšā visus šos derības grāmatas vārdus, kas bija atrasti tā kunga namā. Viņi lasa Bībeli draudzē. Viņi dalās ar Dieva vārdu draudzē. Viņi kopā lūdz. Vai jūs ievērojat, kas notiek? Ir teikts, ka viņi visi sapulcējās kopā tā kunga namā. Daudzās vietās Bībelē, kad notiek atmoda, Dieva ļaudis nāca kopā. Viņi nelaida garām iespēju sanākt kopā, lai dzirdētu Dieva vārdu un lūgtu. Es domāju, ka Sātana pēdējo dienu lielākais triks ir tāds, ka ar visu mūsu attīstību un tehnoloģijām mūsu dzīve ir tik aizņemta. Mēs esam tik ļoti pārstrādājušies, rūpējoties par visām materiālajām lietām, ka mums nav laika Dievam. Mēs varam nebūt augstas klases grēcinieki, bet mums nav laika likt Dievu mūsu dzīvē pirmajā vietā. Tādēļ ir vajadzīga atmoda. Ziniet, visi Dieva ļaudis sanāca kopā. Viņš sasauca visus ļaudis kopā, bagāti, nabagi, mazi un lieli. Viņi visi sapulcējās kopā Dieva namā, lai dzirdētu Dieva vārdu. Dieva vārds ir lielisks vienotājs. Kad tika izlietas svētais gars, viņi visi bija vienā prātā un vienā vietā. Tur bija vienotība. Sātans grib sašķelt Dieva ļaudis. Apostoļu darbi 1.14. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās. Visi bija sapulcējušies vienā vietā un vienā prātā. Un viena lieta, ko viņi darīja, kad sanāca kopā, bija tā, ka viņi atjaunoja derību. Viņi teica: tavā žēlastībā mēs gribam būt tavi ļaudis. Piedod mūsu grēkus. Mēs izvēlamies sekot tev. Ja mums vēl ir kādas personīgas vēlmes, mēs tās nododam tev. Mēs gribam darīt tavu prātu.
Un ķēniņš nostājās uz paaugstinājumu, un viņš noslēdza derību tā kunga priekšā, kas sekos tam kungam, un ka viņš ar visu sirdi un visu dvēseli turēs viņa baušļus un viņa liecības un viņa likumus, un ka viņš noteikti gādās, ka tiktu pildīti šīs derības vārdi, kas ierakstīti šajā grāmatā. Pienāk laiks, kad mēs sanākam kopā un sakām, tas ir tas, kam mēs ticam, un tas ir tas, ko Dieva žēlastībā mēs darīsim. Vai jums ir vajadzīga atmoda? Vai jūs tam ticat? Vai jūs gribat veikt šos pamatsoļus? Varbūt labi atkārtot šos pamatsoļus. Bet pirms tam vēl viena lieta. Viņi atjaunoja derību un atjaunoja arī dievkalpojumus. Vai ievērojāt, ka ir teikts, ka ķēniņš pēc tam, kad ļaudis atjaunoja derību, teica, ziniet, mēs esam atstājuši novārtā gadskārtējos pasās svētkus. Mums vajadzētu pie tā atgriezties, un viņi svinēja pasās svētkus tā, kā nekad agrāk to nebija svinējuši. Ir teikts, ka no Mūzes laikiem, caur Samuēla laikiem, caur visiem ķēniņu laikiem ļaudis nekad nebija svinējuši tik gara piepildītus pasās svētkus, kā viņi to svinēja Josijas dienās. Jēri tika upurēti, asinis tika slacītas uz durvīm. Un ko šis jērs simbolizēja? Jēzu. Viņi savā ticībā kļuva jērā centrēti, un tas deva spēku. Mums jākļūst Kristu centrētiem. Vai nav tā, ka mēs aizmirstam savu iknedēļas pielūgsmes laiku, svēto laiku, ko Dievs mums dod? Un mēs redzam, ka ir pielūgsme un dievkalpošanas atmoda, kas seko Dieva vārda atmodai. Un par ko ir pēdējo dienu lielā cīņa? Tā ir par pielūgsmi. Ir zvērs un viņa pielūgsme, un ir tie, kam ir Dieva zīmogs, un ir Dieva pielūgsme. Un tādēļ mums ir nepieciešamas šīs atmodas pamatsastāvdaļas. Ziniet, ir daži viltus priekšstati par to, kas ir atmoda. Daži domā, ja ir atmoda, tad dievnamam jābūt pilnam. Es esmu priecīgs, ka mums šodien ir pilns dievnams. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgi, bet ziniet, dažkārt atmoda vēl nenozīmē to, ka ir pilns dievnams. Dažkārt Dievs atmodu rada nevis pievienojot, bet gan atdalot. Es zinu, ka tas var izklausīties nedaudz jocīgi, bet kāpēc augšistabā bija tikai 12, kad viņš bija pabarojis 1000? Ir izravēts, līdz palikuši tikai tie, kam tur ir sirds. Un tad Dievs var pār viņiem izliet savu garu. Atmoda nevienmēr nozīmē to, ka jums būs lielas kristības. Es ceru, ka jums būs svētā gara izliešanās un daudz kristību, bet ziniet, evaņģēlisti var pat pierunāt uz kristībām. Varbūt arī dažādas manipulācijas, bet nav teikts, ka tā ir atmoda. Sirds pārvērtība, kad cilvēki atgriežas no saviem grēkiem, ir tas, kas norāda uz atmodu. Daži jauc atmodu ar nedaudz ātrāku mūziku, nedaudz skaļāku mūziku. Nav teikts, ka tā ir atmoda. Līdzīgi bija, kad bija uzcelts zelta teļš. Tas bija starp Bāla praviešiem. Atmoda ir sirds pazemošanās un grēku nožēla, atgriešanās no grēkiem. Man šeit ir 7 soļi. Ja nebūs laika, es ielikšu šos soļus mūsu draudzes mājaslapā. Un tā, ātri, 7 atmodas soļi. Apzinies savu stāvokli un lūdz. Hagais saka, palūkojieties taču, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. 2. Korintiešiem 13.5 Pāvils saka, pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā, izmeklējiet paši sevi. Ir jānotiek dvēseles pārbaudē. 2. Lasi Dieva vārdu un lūdz. Bībelei ir jābūt pamatam, ir teikts, bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Apustuļu darbi 6.4. 3. Satikšanās ar citiem kristiešiem. Mums vajag nākt kopā un lūgt. 4. Mums pazemīgi jāatzīst, jānožēlo un jāatstāj savu grēki un jālūdz. Visam ir jātiek kristītam lūgšanā. Jēkaba 4.10. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Tā ir atmoda. Kā daļa no šīs atzīšanās mums jālabo viss, kas vien ir nepareizs, un tā ir reformācija. Jēzus teica, ka tu upurē savu dāvanu uz altāru, un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti pa priekšu ar savu brāli. Daudzi no mums grib glābšanu, bet negrib reformu, sakārtojot savas attiecības.
Ja esi parādā, tas ir jāsamaksā, un ja nevar samaksāt, tad vismaz jāpanāk saprašanās ar kreditoru. Mums ir jāizlabo tik daudz nepareizību, cik vien iespējams. Bībele saka, un tas atgriežas no saviem grēkiem. 5. Tici Dievam. Mums nepieciešama ticība Dievam. Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Un arī sagaidi no Dieva lielas lietas. 6. Dalies savā pieredzē. Vienīgais veids, kā palikt nomodas stāvoklī, ir dalīties ar to. Ja jūs gribēsiet šo atmodas stāvokli paturēt vienīgi sev, jūs to pazaudēsiet. Daniela 12. nodaļas 3. pantā teikts, bet sapratīgiem mirdzēs kā debesjuma spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam. 7. Padariet Dievu, Kristu un viņu valstību par jūsu prioritāti. Jēzum un viņa krustam ir jābūt visa centrā. Mateja 6.33. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības. Kā izskatās atmoda? Tie būs pazemīgi Dieva ļaudis, kas novēršas no grēka. Tās būs tīras sirdis un svētums, kas sadusmo Sātanu vairāk kā jebkas cits. Un Dieva ļaudis tiks stiprināti ar Dieva garu vairāk nekā jebkad agrāk. Dievs sūtīs savu garu mums, ja mēs pazemosimies viņa priekšā. Meklēsim viņa vaigu, nožēlojot savus grēkus. Es, draugi, gribu to piedzīvot.